Now we will try to continue on a practical example. And yes, the question is also how much, because you said that we should change a little bit. But, yes, but so the question is how much more practice we can have and what we could change. We definitely can go for this from. But one or two more exercises. Or? At the moment, one, and for sure another as well. And another as well. So it's one or two. Two more. No, it's like this one and plus one, for sure. Okay. So the question will be for discussion. Yeah, if it's two more, then the next work will be what networks do you have? What assets do you have in this room? And you can divide yourself in, I think we have 3 groups. We can be 3 groups now. And you will basically make a mapping of the people, the skills, and the networks you have. And then we present it later. Do you understand? We also call this structural capital. You know, it's not money, but it's the name and your competence. Because the way to success is through your network. The goal is to develop an asset bank that everyone can own. You know, I have me as a person, I have a huge network. It's very, you know, I have collected emails and names. From the very start, I started to do my business. And of course, this is the way you develop your things and your project, that you know a lot of people, because it's all about networking. Who can do this? Who can do that? You know, because we will need a lot of skills. I have some skills, but he has some skills, and how can we work together? Because we cannot do it alone, and it's important that we are aware that our network is one of the most important capital we have. Mūsu grupā mēs bijām 4 cilvēki, esam sarakstījām visus kontaktus, kādi mums ir pārstāvētās profesijas. Mums ir juristi, advokāti, pašvaldību darbinieki, tā skaitā deputāti, ekonomiski, sociālais dienests, kultūras dzīves pārstāvji, sportisti, skolotāji. Tad kāds no mums arī pazīst labus uzņēmumu vadītājus, arī lielu uzņēmumu vadītājus. Tad mums ir mārketinga speciālists, labs biznesa plāna rakstītājs, vairāki labi projektu rakstītāji, vadītāji. Tāds ir cilvēks, kurš pārzina dizainu mākslu, ir grāmatvedis, ir labs runātājs, pārdevējs. Tad mēs pazīstam kādus cilvēkus no ministrijām. Tad mēs arī pazīstam kādu cilvēku slavenību, kas varētu būt reklāmas seja. Mums ir kontakti NVO, kā arī mēs pazīstam praktiķus, galdniekus, rokdarniekus, floristus, fotogrāfus, pasākumu vadītājus. Tie ir tie mūsu kontakti. Un tas mūsu nākamais solis, mums ir tā ideja, tas senioru nams. Mums ir ideja, misija, un mums ir vajadzīgs cilvēks, kurš, reāli organizē, vada, dara, tas līderis. Un tad no šī cilvēka iziet, kad viņš vai dibina biedrību, vai jau pievienojās esošai biedrībai, ar jurista palīdzību sakārto juridiskās lietas, ir grāmatvedis, ir mārketinga speciālists, uzraksta biznesa plānu un iet uz pašvaldību pēc konkrētām telpām. Tad mēs meklējam darbiniekus, palīgus, gan brīvprātīgos, gan caur NVO. Cilvēks, kurš palīdz visu šo organizēt. Tad mums ir mārketinga speciālisti, taisam reklāmas kampaņu Senioru nams. Un tad mēs meklējam klientus saistībā ar to reklāmas kampaņu. Mums ir nāk pie mums, mēs zinām, ejam, meklējam. Un tad no tā, kad mums ir telpa, mums ir klienti, mums ir seniori,
Mēs taisām senioru networkingu. Kādas profesijas viņi pārstāv? Tur būtu galvenieki, kulināri, rokdarbnieki, daži nedažādie. Un tad iespējams no tā visa arī kāds cits pazīst citus profesiju pārstāvis. Un iespējams no tā visa mums rastos kāds produkts. Vai mēs kaut ko ražotu, vai sniegtu kādu pakalpojumu. Man ir jautājums. Tu tiešām to darīsi? Es? Is that these Pablo could add a bit that well, the practical part of it, creating, assembling the team of the contacts that we have, creating or joining an NGO, because we thought that this is not going to be a municipality thing, it's going to be a non-governmental thing. Dealing with the local municipality, finding the place, finding supporters or donors for materials and actual physical labor to build or create this place. It's not an old folks' home, it's a place for people to come and interact. In the meantime, the information campaign is executed where we, which consists of many things. We find the old people. And the idea is, the goal of the place is not to make a place for old people. The goal is to provide senior citizens of the local area with a space for active for meetings, to be involved in a community, and also not. The idea isn't to create a place for old people. It's one of the spaces where they can come, and the interaction is between them and anybody else. For example, at first there's just this space for them, but then talking to them, brainstorming, gathering resources, we can see that there can be. Maybe we can get some products. Yeah, from them, what they want to do, what they can do, and it can be in cooperation with the local young entrepreneurs or young people who can actually physically do something, and so on and so on. Joprojām tas pats jautājums. Ko konkrēti jūs darīsiet? Vai kāds no jums, lai tas nav tikai tā, ka mēs tagad atnācām, pastāstījām, kā būtu jādara, kas būtu jādara, bet kurš no jums reāli, bet kurš no jums, no jūsu grupas kaut viens cilvēks, kas tiešām izejot aiz durvīm, nepateiks, jā, tas bija 2 dienu seminārs, kaut kas bija labi, kaut kas bija slikti, bet tālāk es neko nedarīšu. Jautājums ir konkrēti jūsu grupai, kurš no jums kaut ko no tā, ko jūs stāstījāt, tiešām sāks darīt? Drīkst es iesaistīšos šīs grupas. Šīs grupas glābšanā, jā. Šīs grupas glābšanā, jo šī ideja par Sajieta nāmu, viņa ir pilnīgi konkrēta. Viņu ir Ventspils senioru biedrības, pensionāru biedrības viena no tādām neformālajām līderēm izteikusi. Un šī ideja tiek arī ierakstīta Ventspils pilsētas attīstības stratēģijā, kas šobrīd tiek izstrādāta. Tā kā tā būs pilnīgi reāla lieta. Tad mēs tikai varam teikt, ka jā. Nē, jūs tulīt jums būs iespēja, jā, bet jūs pateiksiet. Restīvi ir tāda un reāla forša, un ja jūs gribat to darīt un ir sociāla būde, taisa to. Man ir vienkārši jautājums, kurš pateiks tagad jā, ka viņš patiešām kaut ko darīs no tās grupas. Pārējās grupas es paprasīšu vēl. Tāpēc pilnīgi Dotajā momentā es ne, bet es uz to nopriest, es to varētu. Varētu, bet kurš pateiks jā, man interesē. Zini, kā ir ar to driešanu? Pēc mēnesis tu jau esi aiznesis jūs otru driesi. Tagad tik daudz. Man arī ir izgājuši lieliski. Ja neviens Tu jā, tu kaut ko darīsi. Vai viena, kurš visiem saka, tā, viss nākam 5:04 tiekamies un sāka. Tas būs Jānis, es tā sapratu. Tas būs rītā. Tad mēs sakam, ka Jānis no pirmās. Jā, mums ir pirmais darītājs. Tad mēs ierakstam Jānis, mums ir pateicis jā. Jānis Cirus, jā, es atceros, tāpēc. It's a very interesting, discussion. Who is going to do this? Tā mēs laikam aicināsim nākamo grupu. Kas mums ir nākamā grupa? Jūs jau visu pateicāt, ko domājāt.
Mēs no vietas tikstam? Jā, kā pārējie gribēs, lai vispār neejot to filmēšanu, tad labāk, lai iznāk priekšā un pastāsta tos piemēriņus savus. Un tad mēs dosimies nopelnītajā kafijas pauzē. Mēs arī sākām ar to, ka apzinājām savus kontaktus. Es noteikti gribēju atkārtoties arī kā pirmā grupa minēja. Jā, tad mēs varam arī to profesiju klasifikātoru uzskatīt. Viņa ir ļoti plaša, jā. Bet kas ir tas, ko jūs ar to darīsiet, ar to tīklojumu tālāk? Mēs nonācām pie tās, ko mēs varētu darīt ar šiem kontaktiem, kas jau mums tā kā ir. Un tā mūsu ideja ir zāļu tēju ražošana. Bet varbūt pirms mēs sākam izvērst to savu stāstījumu par tām zāļu tējām, mums tā koncepcija bija tāda, ka mēs nesniedzam pakalpojumus, mēs meklējam veidu, ko mēs varam ražot un pārdot ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām. Un varbūt, ka tai praktiskajā realizācijā mums jau būs kāda cita labāka ideja. Bet ātrumā mēs atradām tādu vienkāršu un mūsuprāt samērā tādu viegli pieejamu materiālu, ko mēs varētu pārdot. Un tāda šī mērķa grupa, kas būs šo zāļu tēju vācēji, ir nedaudz jāsāk pirms tam, kad mēs izpētes rezultātā atrodam Latvijā ciematu, vietu, kur ir augsts bezdarbs, kur ir kā mums vispār praktiski visur ārpus Rīgas. Ārpus Rīgas, kas nav lielpilsēta, kas nav pilsēta un nav pilsētas centrs, bet lauka teritorija, kur un arī šie zāļu tēju vācēji varētu būt seniori, vai tieši tā kā plantēts viņa tā mērķu grupa. Jā, un tad? Nu jā, un tad mēs, tātad mūsu ideja ir tāda, ka mēs vācam zāļu tējas. Tātad tā ir gan vācam mēs pašu audzētu, gan to, kas pļavā, gan to, kas mežā. Ja, katrā teritorijā tur varētu būt pat vairāk teritorijas iesaistīts katrā. Tā varētu būt arī kaut kas cits, kas aug. Ja. Tad mēs esam savākuši zāļu tējas. Un tālāk jau ir šī iepakojuma, gan reklāma, gan visi šie, kur tiek novirzīta šī tēja, kur tiek tālāk tirgot un pārdot. Bet tas mērķis ir tieši iesaistīt šos te seniorus vai bezdarbniekus, sievietes. Tā ir jūsu tā kā sociālā uzņēmējdarbība. Jā. Un jūs esat tā grupa, kas teiks, kas no jums teiks, jā, ka jūs tiešām to darīsiet? Nu, es teikšu tā, ka mēs varbūt viena no mums varbūt nepateiks, jā, tā konkrēti uz tēja, ja, bet tai vajadzētu būt ražošanai, kur mēs ražojam no kādu preci, ko pārdodam. Tad mēs pasakam, ka jūs sakat ražošanai, jā. Ražošanai, jā. Jūsu vārds bija? Es esmu Dace. Šeit nav. Dace jā, man jau somai palika. Dace ražošanai saka, jā. Ražošanai, jā. Es teikšu, ka vispār man liekas, tā ir ļoti brīnišķīga ideja, tāpēc, ka es pati vācu tējas. Un man liekas, ka jebkurai Latvijas sievietei, es gan pati esmu poliete, bet jebkurā gadījumā izaugusi šajā kontekstā, vākt tējas, tas ir mūsu dabas apstākļos, tas ir ļoti, ļoti pareizi. Nevis pirkt Liptonu, tāpēc, ka es esmu strādājis arī tur, kur Liptonu ražo tieši ražotnē, ja? Nekas personisks pret Liptonu, protams, bet nopirkt to, kas ir, nevis nopirkt to, bet salasīt to savām rokām, tad, kad tas ir jālasa, pat ja jūs pazīstat tikai 3 zālītes, ja? Tas ir daudz vērtīgāk. Bet konkrēti šī ideja par to tējas vākšanu, ka to dara seniori, ja? Man liekas ļoti brīnišķīga, jo tas tiešām darbs, kas neprasa daudz fiziskas piepūles.
Un, ja to pareizi nomarketo, uzliek viņam pareizos kaut kādas uzskaņas, ka to ir darījuši konkrētie cilvēki, tas varētu aiziet ar vienu, bet, ka tur ir ļoti stipri jāskatās ar tiem visām certifikācijas prasībām. Jā, jo, nu, tā ir tāda nozara, kuru regulē, manuprāt, aizmirsu no galvas to institūciju. PVD, jā, pārtikas valsts dienests regulē un tur mēs šī gadījumā norobežosim. Jā, tā kā lieliska ideja, es domāju, tad mēs varam aicināt nākamo grupu. Mums palika viena grupa, un tad mēs varam doties nopelnītajā kafijas pauzē. Tā, kafija tāda, tā jaunāko, kas mums bija. Tas, ka personīgā kontaktu saglabāšana, ieejot jaunā sfērā, ir jāatcerās par vecajiem un jādomā, kādu to var izmantot. Kaut vai, piemēram, ja tev ir jāorganizē pasākums, tu vari izmantot kontaktus no muzikas skolājiem vai kaut kādas muzikālos aranžējumus no mākslas skolām, afišām. Un tas arī, ko mēs vēl diskusējot, nonācām pie tā, ka ir ļoti svarīgi personīgās īpašības, kur ir pozitīva domāšana, ka tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas arī pievēl priekš sevi īpašos kontaktus, kad cilvēki grib ar viņiem komunicēt, ka tev ir zināšanas un arī tev ir bieza āda pret sabiedrības negatīvas un tādas raksturā, kas ir vajadzīgs. Un te par mūsu mazo projektiņu, par sociālo asumtību, ko mēs tā izdomājām, ir tas, ka mēs vēlamies mērķi grupas 8. un 9. klašu skolēnus un arī iesaistīt vidusskolu pie pasākumu organizēšanas. Un, kad mēs uzrunāsim skolas personīgi, arī izmantojot zināmus cilvēkus, skolēnu pašpārvaldes, un tad mēs ļoti diskutējām par pasākumu, kas visiem būtu interesanti, kur mēs varētu iesaistīt. Un tad pēc kārtīgiem strīdiņiem mēs nonācām varbūt pie idejas, kas varētu būt interesanti kā karjeru nedēļu. Un, lai būtu kopīgas intereses, kompetences, kur mēs varētu tur arī ar karjeras speciālistiem izveidot spēles, jauktās komandas, kur būtu visu laiku interaktīva saskaņa. Un svarīgākais uzsvars ir komandas darbs. Un ideāli būtu ideja tā, ka pēc tam izveidotos cilvēku ķēdīte, ka tie skolēni, kas ir bijuši piedalījušies šajā pasākumā, piemēram, nākošais gads atkal rīkojas šāds pasākums, un kad viņi nodotu savas zināšanas zemākām klasēm, piedalītos tālāk organizēšanā. Un tas tā, idejas līmenī mums ir šāds. Tad man tas pats jautājums, kurš to visu tā kā bīdīs, un es noteikti skatos uz Dinu vai uz Robertu, ņemot vērā to, ka kāds no jums vairāk strādā ar jaunatni, vai tiešām kāds uzņemsies to iniciatīvu vismaz uzsākt. Tas ir, tāpēc, ka tas ir ļoti liels darbs. Tā realitāte ir, labi, Dina, pasaka to, es pēc tam pateiktu. Nē, droši. Nē, nu saki. Nē. Nē, nu kā, okei, nu tas, kas ir... Nē, es vienkārši domāju, kā tas ieiet tajā sociālajā inovācijā un kā tas iegriežās tajā visā. Nu, tagad es tā sāku likt to kopā. Un tas, kas man liekas, tas, ko mēs pirms, es tiešām neredzu vēl, kā tas var būt Skrīveri un Kandava. Es tiešām tik tālu vēl neredzu, bet Rīga un Līga mums ir, nu, tā kā integrēt. Mēs esam Rīgā. Nu, tā kā tas man vēl liekas, nu, ķerami un tverami. Un tas, teiksim, nu, karjera, vispār mums, piemēram, nākam piekdiena ir pasākums. Nu, tur arī mēs jau visu tā kā daram caur to neformālo un grupas darbu un visiem jauniešu pasākumiem, visu, ko mēs daram un ko organizācijas dara. Un NVO ir neformālā mācīšanās, miglēšanās, un līdz ar to tur visur viņi iet un domā par to. Un ir daudz projekti, kur ir pieredze gan ar tur neredzīgiem, gan ar kaut kādām tur mentālām, fiziskajām, visām tām tur. Respektīvi, to viņi visu var darīt un miglēt, un radošās darbības arī, bet kā varētu tajā sociālajā ieties. Varbūt tās, kad ir jātaisa, kad ir kaut kāda jauniešu grupiņa, kas taisa pasākumus. Tad mēs uzrakstam, ka Roberta mums vadīs jauniešu grupiņu, kas taisa pasākumus. Zinu kā ir, bet es tagad nesaprotu, kurš to pirks, kam to vajag, nu tā kā, vai, nu, teiksim, ja viņi tur grib kaut kādu, organizāciju griezties tajā. Es vienkārši domāju. Varbūt te nebūtu runa konkrēti par to, ka kāds ko pirks, bet vispār par to, ka
tu viņus iedrošināsi kaut ko sākt darīt, jā, tā kā te vairāk neiet runa varbūt par to biznesu. Jā, tāpēc es rakstu tevi, ka... Daru, jā. Protams, tu man var tā rakstīt, es to daru ikdienā. Es droši vien būtu arī Dina palīdzēs kaut ko vairāk. Dina Kandavā šito varētu darīt, jo es taču šito Kandavā nevarēšu darīt. Dina, tu ierīci reģionu, un Antra ņem skrīveru sadaļu. Katru sadalām reģionus. Bet ko konkrēti Dina darīs? Tā kā vairāk Kandavā konkrēti. Tā kā tiem jauniešiem darboties vairāk, es saprotu. Jā, man vispār jau Kandavā ir maza personiska ideja vienkārši uztaisīt aktīvākus cilvēkus. Varbūt iepriekš vienai grupai bija tā apziņa, vietas apziņa, tas patriotisms, kad lepojas no viens nāc. Tā jātais tie dzīvās bibliotekas vakari, un tad jau tādi... Tā kā jauniešu motivācija droši vien, ja es varu uzlikt, jā, un tā, jūs par Rīgu es atceros, un Antra pa skrīveriem, jā, arī es tā saprotu, ka ideja arī ir par jauniešiem, vai... Antra tiltā tur izstāsta to, lai izskan visu, lai izstāsta to. Jā, tā ir tāda ideja, kas man vakar radās, klausoties, tā kā drusku nesaistīt par to, ka tā doma bija, ka brīvdienu nedēļā pie manas dienas centrā mēs organizējam kaut kādas nodarbības mazajiem bērniem. Bet vakardien tā ideja, teiksim tā, veidojās par to, ka šī viena diena būs tāda diena, kad es pie sevis centrā aicināšu šos lielos jauniešus, teiksim, pamatskolas vecākās klases vidusskolu, un viņiem šī viena diena būs pilna ar dažādām radošām nodarbēm. Tur deju terapija, dažādi rokdarbi, tas ir no tiem maniem personīgiem iepriekšējiem resursiem. Tas ir lieliski, jo tas ir tas, kam tu saki, jā, tas nav kaut kas tāds abstrakts, jā, bet... Un savukārt šī viena diena ir šiem lielajiem, teiksim tā, jauniešiem. Un savukārt pēc tam tajā brīvdienu nedēļā, kad vecākiem ir problēmas, ko darīt ar tiem sākuma skolniekiem. Šie jaunieši savukārt brauc pie manis uz tām kaut kādām 2 vai 3 dienām, un savukārt viņi šos mazos bērnus māca. To, ko viņi tajā vienā dienā ir mācījušies, to viņi tagad savukārt ir kaut kā tādā veidā. Jo man ir tā problēma, ka man ir, teiksim, tās grīvros ir jārod kaut kāda resursi, kas man palīdz tās manas idejas. Tad tos jauniešus var jau tagad tā ievirzīt pareizi, lai viņi būtu brīvprātīgā darba veicēji. Viņi būtu tāds labs resurs. Jā. Liekam Antrai plusiņu, paskatieties, cik daudz mums pastāstīja, padalījās par savu ideju, par ļoti praktisku, un es ceru, ka arī tie, kas varbūt nepateica tā ļoti konkrēti, bet aizbraucot, teiksim, savās darba vietās, jā, jūs atkal kaut ko nedaudz pamainīsiet un pateiksiet, jā, kaut kāda jauna iniciatīva, to, ko jūs varbūt nedarījāt, bet šeit varbūt pat nesaistītē, bet vienalga, ka jūs kaut ko izdarīsiet savādāk. Un tagad padzersim kafiju.